pastāstīšu Latvijas tautas pasaku Zirgs, vilks un lācis. Reiz vienam saimniekam bija vecs, nokļūtas mūžu zirgs. Viņš teica, tu man biji labs kalps, labi kalpos. Es tevi nenogalināšu, es tevi apkalpošu, tad es tevi palīdzīšu. Kā runāts tā darīts. Saimnieks aizved veco zirgu pie kalēja, apsver kājas un palaiž. Zirgs iet uz vienu vietu, uz otru vietu, iekuļas mežā. Mežā satiek lāci. Lācis svētdien zirgu spēkoties. Ko tad mēs spēkosimies? Atbild zirgs. Labāk ejam pie lielā akmens, kurš apmets ugunīšos. Tas būs stiprāks. Zirgs kā spēra pa akmeni, tā zirgs jau vien nošņās. Kad lācis ar savu ķepu nekā, lācis atgādās. Lācis ejot pēc kāda laika satiek vilku un sāk stāstīt vilku, ka viņš redzēja briesmīgi lielu zvēru, kas no akmens varēja izšķilt uguni. Vilks atbild, tas tak jau ir zirgs, vai ne? Bet lācis noliec, nē, tā nav taisnība. Vilks gribēja pārliecināties, kas tad tas ir, tas lielais zvērs. Lācis paņem vilku stingri savās ķepās un pacēla. Nu, tu redzi? Nē, neko neredzu. Lācis paņem vilku stingrāk savās ķepās un paceļ vēl augstāk. Nu, tu redzi? Nē, neko neredzu. Lācis paceļ pavisam augstu, bet jo augstāk ceļ, jo vairāk spiež. Tik dīksti saspiedz, ka vilks pa galam. Lācis redz, ka vilks pa galam noliek zemē un saka: Plēncīt, plēncīt, ko tu lielies, ka tu uzvarēsi to briesmīgo zvēru? Tu pat ieraudzītam tas dzīvības palki. Lācis atstāja vilku un pats aizgāja. Es jums pastāstīju šo atgadījumu dzīves. Mēs ar Brunā esam labākie draugi. Mēs ar viņu ejam bieži pastaigāties. Un vienu reizi, kad mēs gājām pastaigāties pie maniem, izskrēja traks, liels kaimiņu suns. Viņš skrēja mums virsū, un mēs nezinājām, ko darīt. Bet no pakaļas viņam skrēja saimnieks un lec viņam virsū. Tā mēs bijām paglāti no trakā kaimiņu suna. Nepavēlti saka, ka bailēm ir lielas acis. Es jums pastāstīšu anekdoti. Sludinājums. Pazudis ļoti gudrs vilku sugas suns. Reksis.